Apelsīnu studija piedāvā. Sveiki, man sauc Olīvija. Un mani Elīna. Mēs esam 8. klases skolnieces no Siguldas pilsētas vidusskolas. Mēs abas esam ļoti ieinteresētas, kādi tad ir tie Siguldas pirmsākumi. Un vislabākais veids, kā to noskaidrot, ir attēlot animētā multfilmā. Tāpēc mēs jums šodien piedāvājam Siguldas pilsētas vēsture animācijā. Mums no sākuma šķita, ka Sigulda radās, kad atnāca kāds večuks un pasludināja šo par Siguldu, taču tā nemaz nebija, jo viss bija daudz savādāk. Tātad, reiz laikos Dievs radīja zemi. Pagaidi, Olīvija. Tu jau aizgāji par tālu. Sākam no 11. gadsimta. Piedod Dievs! Tātad senatnē Siguldas apkārtnē dzīvojuši zemgaļu ciltis, taču 11. gadsimtā jau bija sastopama lībiešu kultūra. Teritorija un ciemats bija īpaši ar to, ka blakām atradās gauja, kura bija viegli kuģojama, jo ūdens līmenis bija augstāks nekā tagad. Tas deva lielas priekšrocības sūtīt preces uz tālākām vietām un citiem ciemiem. Tas bija Baltijas tirzniecības ceļš. Pagāja gadi, un savienībā iestājās Zobenbrāļu ordenis. Tas dalīja Siguldas apgabalus ar Rīgas bīskapu Albertu. Tika celta Zobenbrāļu ordeņa pils, kura pēc tam kļuva par Livonijas pili, kur zināmais nosaukums visiem ir Pilsrupas. Livonijas ordenis un Rīgas arhibīskapi bija karoja diezgan ilgi, tāpēc gan Livonijas pils, gan Siguldas pils bieži mainīja īpašniekus. Gadu laikā mainījās Siguldas pils izskats, taču arī ar to pie pils radās arvien lielāks ciemats, pie pils arvien vairāk būvēja tirgotāju celtnes mājiņas, kā arī baznīcu, kur nodibināja Siguldas draugu. Jau tajā laikā mazās pilsētiņas nosaukums zināms kā Sigulda, taču tā bija divas reizes Ivana 4. karaspēka izpilde. Karš un mērs paņēma ļoti daudz Siguldas apkārtnes iedzīvotāju dzīvības. Pēc kara dzīve šeit pamazām atjaunojās un miers sekmēja uzplaukumu. Mainījās arī Siguldas pils muļas īpašnieki, bet beigās nokļuva Kropotkinu dzimtas īpašumā. Pār gauju darbojās plostu un laivu pārceltuve. Izglītība noturēšanai Siguldas draudzes skolu un pagastu skolu, taču apmeklējuma līmenis nebija visai augsts. Satiksmi ar Rīgu nodrošināja jaunais Rīgas Plaskavas lielceļš, bet Siguldas, kā Krievijā populāras atpūtas vietas uzplaukums, sākās ar dzelzceļa līnijas Rīga-Valka atklāšanu 1890. gadā. Šo projektu virzīja Kņazs Nikolais Kropotkins, bet Šveicē redzētā parauga viņš izveidoja arī Ragavu nobrauciena trasi, tādējādi kļūdams par bobsleja aizsācēju Siguldā. 1925. gadā Siguldai tika piešķirts bieži apdzīvotas vietas status, jo Siguldā izveidojas vairākas biedrības, bet 1928. gadā Sigulda ieguva pilsētas tiesības. Tika uzcelta jaunā romantisma stilā būvētā Siguldas stacija, kas nereti tiek dēvēta par vienu no tā laika skaistākajām dzelzceļa stacijām Latvijā. 1930. gadā Luterāņu baznīcai tika uzcelts arī tornis. Siguldā kādu laiku uzturējās slavenais tautasdziesmu vācējs Krišjāns Barons. Sākoties Ulmaņa diktatūrai, daudzas biedrības tika slēgtas, un turpmāk pilsētas valdi iecēla iekšlietu ministrs. Šai laikā tika uzcelts Siguldas tilts, kas ievērojami atviegloja satiksmi pār gauju. 1940. gadā no Siguldas uz Sibīriju tika deportēti cilvēki, kad vācu karaspēks tuvojas Siguldai, attējošā sarkanā armija uzspridzināja gaujas tiltu. Otrā pasaules kara laikā tika nopostīta arī Siguldas dzelzceļa stacija un brīvdabas estrāde. Dabas aizsardzību ap Siguldu sekmēja Gaujas Nacionālā parka izveidošana 1973. gadā. Tika uzcelts televīzijas tornis, nodrošinot dažādu ziņu translāciju. Sāka darboties Siguldas 2. vidusskola, kas paplašināja izglītības iespējas Siguldā. Netālu no Siguldas pils tika atklāts pēc Teodora Zaļkalna meta izgatavotais Krišjāna Barona piemineklis. 1986. gadā tika uzcelta Siguldas bobsleja trase. 1969. gadā tika izveidots arī gaisa trošu ceļš uz Krimildu, kas atviegloja satiksmi starp šīm divām pilsētas daļām. Sigulda ir plaša tūrisma un iespēju pilsēta. Pie mums ir iespējams lielas aktivitātes un tūrisma objekti, kā gaisa trošu vagoniņš un piedzīvojumu parki. Siguldā katru gadu notiek dažādi un interesanti festivāli, kā piemēram opermūzikas svētki. Pie mums ir plaši apskatāma daba katrā gada laikā. Mēs mīlam Siguldu!